Speciālistu pieredze projektā Atbalstīt ceļā. Ar ko tehnoloģiju darbnīcas Atbalstīt ceļā atšķiras no citām? Viņas varbūt ir netipiskas darbnīcas, jo viņas apvieno ļoti daudz dažādiem darbību veidiem. Jā, tātad mēs gan strādājam ar mazo motoriku, materiāli ir vizuāli, līdz ar to tās ir, un viņiem pašiem nākas domāt un darīt līdzi, iet, un arī mēs liekam vecākiem iesaistīties, līdz ar to ir sadarbības ar vecākiem, ar dažādiem bērniem. Tā apmācības veids, kā tiek pasniegts šīs nodarbības, ir diezgan vizuāls un bāzīts uz stāstu. Tad viņi ļoti, ļoti palīdz tālākajā dzīvē un citās nodarbībās, jā, tad palīdz bērniem iesaistīties. Kādi brīži, vadot tehnoloģiju darbnīcas, jums ir palikuši spilgtā atmiņā? Kas palikuši atmiņā ir pirmais par to, kad vienas mātes liels prieks par to, ka viņas pusaudzes neverbāls dēls, kuram līdz šim vispār nav bijis nekāda interese par Lego, kā tikai varbūt jaukt viņus no brāļiem un māsām, bija tiešām ļoti iesaistījies, darbojās, būvēja, un pašai mātei bija liels pārsteigums un pozitīvs šoks par to, ka viņam parādījusies bija interese par šīm nodarbībām un kad viņš spēja viņās piedalīties un arī kaut ko arī radīt un veidot. Un otrs par vecākiem, kuri ļoti gaida, kad mēs atkal atsāksim šo pasākumu, tāpēc, kad viņi ļoti atzinīgi novērtē, ka viņu dēlam ir ļoti uzlabosies arī sadarbības spējas, komunikācija, mazā motorika, un kā arī tā komūna, kas bija izveidojusies, un tie bērni, kas darbojās to, ka viņi arī savstarpēji sadarbojās, gan arī spēlējās, un savstarpēji ļoti labi pavadīja laiku. Kas ir saskarsmes treniņu grupas projektā Atbalstīt ceļā? Saskarsmes treniņu grupa vai draudzēšanās grupiņa loma ir no sākuma atklāt, kāda veida grūtības bērniem ar autismu ir ikdienā saskarsmē ar citiem, arī sevis izpratnē, un mācīt viņiem dažādas prasmes, lai viņi būtu pieņemti, lai viņi justos labi arī ar saviem vienaudžiem, lai viņi justos labi ar māsām un brāļiem. Un viņi varētu arī iekļauties sabiedrībā. Mēs koncentrējamies uz tiem bērniem, kas beidz pirmsskolu un kuri uzsāk skolas gaitas, jo šis ir ārkārtīgi nozīmīgs posms gan vecāku dzīvē, gan arī paša bērna dzīvē. Tajā brīdī, kad bērns uzsāk skolas gaitas, mēs atklājam ļoti daudz dažādas prasmes, kuras viņiem ir vajadzīgas, par kurām mēs iespējams iepriekš nekad nebijām iedomājušies. Kādi ir saskarsmes treniņu grupu dalībnieku ieguvumi? Tas lielākais ieguvums no saskarsmes treniņu grupām ir, ka bērns ir sabiedrībā, ka bērns atrod draugus, un draugi ir nepieciešami visu dzīves garumā. Arī īpaša nozīme draugiem ir tad, kad bērni sāks neatkarīgu dzīvi dzīvot, tad, kad vecāki būs veci un nespējīgi, jo mēs esam sabiedrībā tā iekārtoti, ka ir būtiski, ka mēs rūpējamies viens par otru, ka kāds no draugiem pamana, ka tu visu laiku esi gājis uz kādu hobiju darbnīcu, vai uz šūšanu, vai uz gleznošanu, vai arī kaut vai uz to pašu datorspēļu klubiņu, un pēkšņi ceturtdienās tu neesi. Jā, un ka kāds tev pazvanam, paprasa, vai viss ir kārtībā. Un šī te rūpēšanās vienam par otru sniedz šo te drošības sajūtu. Kas ir stomatoloģijas atbalsta grupas projektā Atbalstīt ceļā? Jāsaka, tā man bija gan tāds teorētiskā daļa, kad mēs tikāmies Zoomā, vairākās lekcijās, kurās es vecākiem stāstīju gan tādas tehniskas lietas, gan vispārēji izglītojošas lietas par zobiem, kas kur kā un kā kopt. Un arī otrs, kas man likās ļoti vērtīgs un unikāls pasākums, tā bija bērnu desensibilizācija, kas notika Stomatoloģijas institūtā, kur nāca vecāki un bērni. Jā, tas bija tāds, man liekas, gan unikāls, gan ļoti vērtīgs pasākums mums visiem. Kāpēc vecākiem ir svarīgi mācīties par zobu veselību? Šīs zināšanas paver arī vecākiem, man liekas, tādu iedod mieriņos, ceru, arī sapratni par procesiem. Es gribētu ticēt, ka tas viņiem iedod arī kaut kādu tādu spēju saprast un arī varbūt kontrolēt to procesu. Un arī aiziet pie speciālista, tomēr būt zinošiem un saprast, par ko ir runa. Un ka viņi var arī diskutēt un runāt, tad, ko mēs darām, kā mēs darām un vai tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs.
Kādi ir stomatoloģijas atbalsta grupas dalībnieku ieguvumi? Domāju, ka tas ir milzīgs iegūms vecākiem, jo daudzi vecāki nenoticēja. Viņi bija vienkārši šokā, patīkamā, cik daudz tas bērns var izdarīt. Jā, un arī to es arī redzu ikdienas dzīvē, ka vecāki daudz saka tā, es neticēju, es necerēju. Tas ir tas viskaifīgākais, ka mēs redzam, ko īstenībā, ka mēs varam no tiem bērniem dabūt ārā un ka viņi sadarbojās tur vairāk vai mazāk, bet ka tas process aiziet. Un noticēt tam bērnu iekšējiem potenciālam, varbūt, ko mēs neesam varbūt vēl ieraudzījuši, vai nav bijis iespēja ieraudzīt. Un tieši šī praktiskā darbošanās caur pieredzi starp dzīvu kontaktu, man liekas, ka mums kā mediķiem un mums tiek zobārstniecības profesionāļiem ir nenormāli svarīga. Jo es noteikti varu teikt, ka lielākā daļa baidās, tāpēc, ka viņi nezin. Šis projekts iedeva man gan kā zobu higienistam, kas ikdienā strādā ar bērniem, gan arī kā pedagogam, kas strādā ar studentiem, iedeva vēl vairāk tādu spēku un motivāciju par to stāstīt, rādīt. Un jāsaka, es biju ļoti, ļoti priecīga, ka piedalījās arī studenti. Un arī tas, ka šīs jaunās, jau viņas ir zobu higienistas diplomētas, ka viņas ar tiešām mirdzošām acīm arī bija nobijušās sākumā, bet beigās viņi saprata, ka to var izdarīt. Kādi ir ieguvumi no desensitizācijas darbnīcām stomatoloģijas darbnīcu ietvaros? Ieguvums ir gan bērniem, gan vecākiem, gan arī speciālistiem. Tagad es vēl padomāju, kāda ziņa bērniem. Bērniem, principā, ļoti laba iespēja pabūt draudzīgā vide, neskatot, ka šī ir kabinets, un daudziem bērniem tas var izraisīt bailes, bet būt tieši tāda ļoti labvēlīga un draudzīga vide. Otrakārt, kāpēc vecākiem svarīgi? Arī vecākiem ir svarīgi, jo daudziem vecākiem ir tādas stomatoloģijas, bailes, un viņi var paskatīties, ka īstenībā viss var notiekt citādāk, nekā iespējams bija viņu bērnībā. Ka tagad viss ir daudz modernāk un maigāk. Un arī speciālistiem, stomatologiem, jo klients, bērns, pie tām ar īpašām vajadzībām ir tāds ļoti sarežģīts pacients. Un kad viņam ir arī iespēja redzēt to bērnu un redzēt vairākus bērnus un paskatīties, ka tie bērni ir ļoti, ļoti dažādi un no tiem nevajag baidīties. Tas arī ir ļoti liels ieguvums arī speciālistiem. Kādus ieguvumus jūs redzat darbnīcu dalībnieku nākotnē? Tādi ieguvumi. Man liekas, ka projekts ir ļoti labs, jo viņš dod iespēju bērniem pabūt tajā vidē. Un arī es redzēju, ka bērni, kas nāca pirmo reizi, un mums īstenībā paveicās, ka daudzi nāca pirmo reizi, un tas ir liels, ka viņam nebija negatīvas iepriekšējas pieredzes. Ka viņi tagad... Es ceru, ka nāks atkārtoti jau ar tādu labu pieredzi, ka viss bija ļoti draudzīgi, viss bija ļoti patikami. Un tas, protams, dod lielu iespēju uz tālāko ārstēšanu un tālākām vizītēm un tādu lielu labu prognozi. Kādi ir ieguvumi no dalības specializētajās atbalsta grupās? Ja es domāju par to, ka ikdienā, kur es redzu cilvēkus ar autiskā spektra traucējumiem un līdzīgi publiku sastopos, protams, kad tas ir manā darba vietā slimnīcā. Un bieži vien tas vizīšu skaits, ko es satieku ģimenes, ir diezgan ierobežotu laiku, un tajā brīdī jau tie jautājumi ir ļoti konkrēti, kas bieži vien vecākiem ir jānoskaidro, un bieži vien par tādām pamatlietām, kā miegs un ēšana, patiesībā nepietiek laika pietiekami gari izrunāties, kā gribētos. Un tad šeit es redzēju to ieguvumu gan par to parunāt plašāk, gan arī vispār saņemt no vecākiem tās atgriezenisko saiti, kādas ir viņiem ikdienā grūtības, kas varbūt ir kaut kādi risinājumi. Dažādā dalīšanās ar dažādo pieredzi, un tas ir patiesībā jau kaut kas tāds, ko es varēju pēc tam ikdienas darbā ļoti ātri sev paņemt līdzi. Varbūt man bija bagāža ar vieniem padomiem, tad pašlaik man ir vēl viens čemodāns ar vēl vieniem padomiem un vēl trešais, un es jau sāku izmantot arī tās idejas, ko man vecāki ir pastāstījuši, un par vairākām no tām es jau dzirdēju tajā savā pamatdarbā, šito mēs neiedomājamies, to mēs varētu vēl paņemt līdzi. Tā ir tiešām, man liekas, ļoti
praktiskā pieredze, kas man ir palīdzējusi. Un otrais, man liekas, ka tas palīdz arī nedaudz tās lomas pamainīt, iegūt tādu brīvāku sajūtu un atmosfēru, un vispār vēl tā kā palīdzēt arī tev kā speciālistam augt, saprast par tām cilvēku ikdienas kaut kādām lietām, kas varbūt citreiz tad, tie ārsta kabinetā paliek varbūt sākumā neizrunāts un nepamanīts. Kādi ir ieguvumi no projekta Atbalstīt ceļā? Man liekas, ka lielākais ieguvums ir šī kopienas sajūta, un kopienas sajūta gan tāpēc, ka tu redzi, ka ir citi cilvēki ar līdzīgām grūtībām, izaicinājumiem, arī ir veiksmes stāstiem, kādreiz varbūt ir neveiksmes stāstiem, jo bieži vien jau ir tā sajūta, ka varbūt es dzīvoju viens pats ar tām grūtībām, un stāstot, ka gan daloties no speciālistu viedokļa, gan daloties arī vecākiem savā starpā, rodas šī sajūta, ka man ir atbalsta tīkls, man ir šī atbalsta sistēma, kas man varētu palīdzēt.